Mans vārds ir Renāte. Mēs atrodamies manā īpašumā Jūrmalā. Process ir gan ilgs jau. Pamati ir uzbūvēti pagājušā gada novembrī. Mājas projekts tapa gadu iepriekš vēl. Ilgi lolots, izlolots līdz tam, ko tiešām vēlamies un gribam. Un tad šogad sākām ar to, ka uzmūrējām sienas un esam nonākuši līdz jumta likšanai. Ļoti aizraujoši. Es esmu iekšā, man ļoti patīk pašai piedalīties visos procesos. Sākotnēji tika domāts par klasiskajām sijām. Man ļoti gribējās, lai viesistabā ir augstie griesti, un, diemžēl, ar šo klasisko siju konstrukciju tādu efektu panākt nevarēja. Tāpēc bija jāmeklē citi varianti. Līdz šim man nebija nekur pieredzes, nebija redzējusi, kā tas izskatās dabā. Priekšrocību, manuprāt, ir ļoti daudz, jo tas ir ātri. Viena diena, kas man ļoti pārsteidz, ka to var izdarīt vienas dienas laikā. Vienkārši, sākot no projekta, kas bija kopņu projekts, apsēsties, izrunāt, salikt, piemeklēt man vajadzīgos risinājumus. Tiešām var ieteikt, ka tas ir ērts un labs risinājums. Priekšrocības tādas, ka viegli atvest, viss ir kompakti un ātri uzstādīt. Projektēšanas ātrums tiešām pārsteidza, gan komunikācijas veids, ko man noteikti gribētos uzsvērt, kas nav mazsvarīgi, bija ļoti pozitīvs, ļoti izprotošs, ļoti maniem risinājumiem piemērots. Laikam nedēļas laikā es jau biju no idejas līdz gatavam risinājumam tikusi. Koks ir koks, kvalitāte, manuprāt, ir ļoti laba. Biju patīkami pārsteigta par to kompaktumu, kādā tās tika atgādātas, par to, ka meistari vienkārši atpakoja un varēja sākt likt uz jumta. Viss ir ideāli, taisnas līnijas, vienkārši montējams, tiešām patīkami. Kā jau iepriekš minēju, pateicoties tai komunikācijai, kas ir ļoti atvērta, pozitīva, ar ieteikumiem, ko es varbūt kā pasūtītājs uzreiz tā nemaz nevaru zināt, kas man būtu vajadzīgs un kas varētu būt labāk, tiešām ieteiktu, jo Frēmans radīja to, kas man bija nepieciešams.